Paklausiet, varbūt kaut ko izslēdzam, varbūt ventilātoru vai ko lūdzu. Vai durvis varbūt pievēršēt. Tā, labdien visiem! Sākam kārtējo novada domes sēdi. Darba kārtība jums tika izsūtīta laicīgi un jautājumi arī. Šie jautājumi tika skatīti komitejās, bet šodien ir nācis papildus uz domes sēdi jautājumi, kurus es lūgtu deputātus, ka iekļaut šos papildu jautājumus, jo nebūtu korekti atteikt iedzīvotājiem vēl mēnesi gaidīt. Ja? Tātad, jo šie iesniegumi nāca klāt pēc komitejām. Tātad, pie sociālajiem jautājumiem lūdzu viens iesniegums par dzīvojamās platības piešķiršanu. Balsosim par katru atsevišķu vai visus nosaukumus? Kopā. Par zivju nozveju ir papildu jautājums, tātad iedzīvotājs iesniedzis. Un par zemes jautājumiem ir 3 papildus jautājumi, kas iesniegti pēc komitejām. Kādas jūsu domas? Ieslēgsim dienas kārtība, lēmuma projekti ir sagatavoti, un mums ir arī noliti jums priekšā tie ir gatavoti. Balso. Kas par to, ka ieslēg šos jautājumus dienas kārtībā? Lūdzu balso par, pret, atturas nav, lēmums pieņemts. Sākam darbu. Pirmais jautājums ir par Aglonas novada domes izpildirektoras pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. Lūdzu ziņo izpildirektore. Aglonas novada domes 26. maija sēdes protokols nr. 1. Otrais paragrāfs un 3. sociālajie jautājumi, kā arī pirmskolas izglītības iestādes vadītājas iesniegums. Šie jautājumi tiek kārtoti saskaņā pieņemtajiem lēmumiem. 4. paragrāfs par iesniegumu pasākumu rīkošanai, repropolitisko braucienu nosūtīt atbildības ēdas izraksts. 5. paragrāfs par zemes un telpu nomas maksas parādu dzēšanu ir veikti nepieciešami grāmatojumi saskaņā pieņemto lēmumu. Jautājumi par zemi un par zveju arī tiek kārtoti. 8. paragrāfs bija maksas pakalpojumu izceļojumu Aglonas internātu vidusskolā pieņemto maksas pakalpojumu šobrīd ir spēkā. 9. un 10. paragrāfs bija par automašīnu pārdošanu. Šobrīd automašīnas jābūt pārdotas un atstāt līgumu. Tad 11. paragrāfs bija par mazo grantu projektu saskaņā ar nolikumu sabiedrībā Vēseli. Tātad tur tika saskaņā pieņemto lēmumu izsludināts konkurss. Piedalījās konkursā 6 pretendenti, no kuriem 5 tika atbalstīti. Šobrīd jau, manuprāt, ievietot neaizlietā informācija, vismaz jau no rīta bija sagatavota par šo projektu. Šodien mums ir tā viena, kur pieņemam lēmumu par atbalstu. Un jau tiks gatavoti līgumi, un līdz tam septembrim tos projektu mums realizēs, tā kā ir nolikumā paredzēts. 12. paragrāfs bija par atbalstu Kastiņas pagasta iniciatīvas grupai. Pagaidām šobrīd rēķini no viņa puses vēl netika iesniegti. 13. 14. paragrāfs arī lēmumu izpildīt saskaņā pieņemtajiem lēmumiem par ārkārtas sēdes 2. jūnijā protokols nr. 10. Aglonas novada senioru biedrības un Grāvera pagasta senioru biedrības iesniegumiem. Tur jau ir iesniegti rēķini un darbs notiek. Mēs jau esam apmaksājuši. Tā, līdz festivālam noteikti paspēsim izdarīt. 3. paragrāfs bija par Aglonas baznīcas iesniegumu par ielu tirzniecību, kur arī ir nosūtīts gan lēmums, gan atļauja, gan arī izraksts. Tad par bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņu iesniegumu arī lēmums un izraksti ir nosūtīti.
Tālāk par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi. Par tādu uzraudzību un tehnisko projektu izstrādi jaunā vidusskolas sporta stadionam izsludināts iepirkums. Tad par bibliotēkas lētas tehniskās dokumentācijas izstrādi autoru uzraudzību un par to par pieņemsim dalību projektā 422. Tātad šobrīd var ziņot, ka ir veikta tehniskā apsekošana, ir izstrādāts ēkas energoefektivitātes certifikāts, paralēli ir sakārtots jautājums Regionas Bazilika par zemes nomas līgumu aktualizēšanu, ierakstīšanu zemes grāmatā, kā to prasa projektu noteikumi. Mums šobrīd jau ir iesniegta priekšklases informācija Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros par atbilstošu pašvaldības integrētās attīstības programmām, kuras sekmē energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkās. Šajā priekšklasē mēs iesniedzām informāciju par divām ēkām, Regonas novada centrālo bibliotēku un pirmskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu. Un tur būs līdz septembrim jau jāiesniedz tehniskie projekti papildus. Tālāk par iepirkumiem. Iepirkums par degvielu pieņemts lēmums noslēgts līgums. Iepirkums par transporta līdzekļu piegādi arī pieņemts lēmums noslēgts līgums un 3 mēnešu laikā automašīnas tiks piegādātas. Tad iepirkums par elektroenerģijas piegādi Eiropas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām. Tur līdz 4. jūlijam tiks iesniegti piedāvājumi, tur uz septembri jāslēgtos līgums. Par medikamentu un medicīnas preču piegādi sociālās aprūpes centram vakar noslēdzās piedāvājuma iesniegšanas termiņš. Šobrīd notiks izvērtēšana, ir 3 pretendenti, kas piedalījās iepirkumā. Tad iepirkums par zvērnātu reģionālu pakalpojumu saņemšanu Aglonijas novada domē un tās struktūra vienībās un iestādēs tur termiņš 15. jūlijas iesniegšanas. Tad iepirkums par būvprojektu izstrādi un autoru uzraudzību Aglonijas novada pagasta ceļu un ielu pārbūvē arī ir 8.2. kārtībā izsludināts iepirkums, tur ir 18. jūlijas piedāvājuma iesniegšanas termiņš. Un arī par sporta stadiona pārbūvi arī ir 18. jūlijas iesniegšanas termiņš. Tā, lūdzu, deputātiem ir kādi jautājumi izpildirektoriem? Nav. Pieņemt zināšanai, lūdzu balsot par. Pret atturas nav. Nākošais jautājums ir par sociālajiem jautājumiem. Es ļoti atvainojos, tātad par sociālajiem jautājumiem zinos cits cilvēks, jo attaisnošu iemeslu dēļ nevar Perševiča. Un vēl vienā jautājumā arī zinos ne Inete Valaine, kas ir par publisko pārskatu, bet Valentīna Onžuli. Attaisnošu iemeslu dēļ. Es domāju, ka pretens ieradīs. Ja? Lūdzu. Aglonijas novada sociālā dienestā tika saņemts iesniegums no Aglonijas novada iedzīvotā ar lūgumu pagarināt īres līgumu sociālā dzīvokļa pirmajā Kasīnas pagastā. Šis iesniegums tika skatīts Sociālo izglītības un kultūras jauniešu komitejā un nolēma pagarināt īres līgumu sociālā dzīvokļa Ilzas ielā 16 pirmajā Kasīnas pagastā no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 31. decembrim. Ir kādi jautājumi? Varam balsot? Kas par to lūdzu balsojam par? Pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Sociālā dienestā tika saņemts iesniegums no Aglonijas novada iedzīvotā ar lūgumu pagarināt īres līgumu sociālā dzīvokļa pirmajā Kasīnas pagastā. Šis iesniegums arī tika skatīts Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejā. Nolēma pagarināt īres līgumu sociālā dzīvokļa Ilzas ielā 16 Kasīnas pagastā no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 31. decembrim. Tā, ir jautājumi?
debates, varam balsot. Kas par to lūdzu balsojumu? Par, pret, atturas nav, lēmums pieņemts. Sociālā dienestā tika saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli, kas Piežmālē Kastiņienes pagastā. Iesniegums tika skatīts Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejā. Nolēma piešķirt sociālo dzīvokli, noslēdzot īres līgumu. Ilzas ielā 16 Piežmālē Kastiņienes pagastā no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 31. decembrim. Tā. Jautājumi, debatēs varam balsot. Kas par šo jautājumu lūdzu balsojumu? Par, pret, atturas nav, lēmums pieņemts. Papildus jautājums? Jā, tad ir papildus jautājums. Aglonas novada sociālā dienestā tika saņemts iesniegums no Aglonas novada iedzīvotāja ar lūgumu pagarināt īres līgumu sociālā mājā Piežmālē Kastiņienes pagastā. Un jānolem pagarināt vai nepagarināt īres līgumu sociālā dzīvoklī Ilzas ielā 16 Kastiņienes pagastā. Būšu dienas. Pagarināt. Jā. Deputātiem ir kādi jautājumi sociālajiem dienestam? Lūdzu. Jautājums viens ir, vai dotai personai pārkārtumi bija konstatēti? Kā pavasarī bija. Kas par pārkārtumi? Tur viņa skaļi uzvedās, pašlaik mierīgi. Nebūs pat problēma mums atkal kā vienu personu, kur mēs piešķīrām un vēlāk vajadzēja pirms citu zemi. Viņš solījās, ka būs mierīgi uzvedīsies. Mums tika runāts ar viņu, jā. Pārvaldnieks, ko var teikt šajā jautājumā? Vajag pagarināt. Vajag pagarināt. Uzraudzīsiet. Labi, vēl kādi jautājumi? Debates, varam balsot. Kas par to lūdzu balsojumu? Par, pret, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums ir par Aglonas novada domes 2015. gada publisko pārskatu. Ziņo Valentīna Ondžula. Tātad saskaņā ar likumu par pašvaldībām 72. pantu un likumu par budžetu un finanšu vadību 14. pantu un ministru kabineta noteikumiem 413 noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem ir sagatavots 2015. gada publiskais pārskats. 2015. gada publiskais pārskats ir skatīts abās komitejās. Līdz ar to piedāvājam lēmumu projektu apstiprināt Aglonas novada domes 2015. gada publisko pārskatu un par pienākumu sabiedrisku attiecību speciālistei pašvaldības 2015. gada publisko pārskatu publicēt Aglonas novada domes mājaslapā un nosūtīt elektroniski Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un izvietot Aglonas novada domē, pārvaldēs un bibliotēkā. Lūdzu, deputāti, kādi ir jautājumi attīstības plānošanai nodaļai? Nav. Debatēs kāds grib piedalīties? Nav. Varam balsot. Kas par šo publisko pārskatu lūdzu balsojumu par, pret, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums ir... Nākošais jautājums ir par 2016. gada budžeta grozījumiem. Ziņo, lūdzu, Lielsipuru. Gada pirmajā budžeta grozījuma šogad izstrādāta saskaņā ar iestāžu vadītāju iesniegumu par grozījumiem starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem saimnieciskās nepieciešamības dēļ, kā arī grozījumi ieņēmumu kodos kodu precizējums, tad saskaņā ar to, ka ir saņemtas dividendu sadalījums
atbilstoši saņemtajiem iesniegumiem. Un nākošais ir projektu un mērķlotācijas sadalījums. Galvenokārt tātad mazie projekti, kā jau teicu, Finanšu komiteja pielikumos ir visas tabulas ar grozījumiem par katru projektu un par katru klasifikācijas kodu. Budžeta grozījumi skatīti Finanšu komitejā. Izmaiņas no Finanšu komitejas ir minimālas, un tas ir deputāta Leščenko priekšlikums Finanšu komitejā, ka Kastuviņas pagasta pārvaldē sakarā to, ka datortehnikas bojājumi notika negaisa laikā, nevis no dividenšu naudas piešķirt šo te pieprasīto summu, bet no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tas ir ņemts vērā un precizētas tabulēs, cik precizējumi nav veikti, saskaņā ar to tabulas ir izsniegtas saskaņā ar to, kādas bija Finanšu komitejā. Un savukārt speciālā budžetā ir grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem arī saskaņā ar vadītāja tikko vienības vadītāja iesniegumu. Grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem ceļu kontā zemes katastra datu aktualizācija parasti ceļā. Tas man būtu visu. Jā, lūdzu jautājumu finanšu nodaļai. Lūdzu. Man ir jautājums, tātad par datoriem no neparedzētiem un no dividendiem Kastuviņas pagasta nekas nav, jā? Jūs tā nevirzījāt, vai? Es novirzīju mazliet savādāk. 2000 no neparedzētiem par datoriem un 2000 tomēr par krēsliem un kaut kas nav. Es balsoju par kādu priekšlikumu, nezinu, par ko balsoju kolēģi. Lūdzu, vēl kāds grib izteikties šajā jautājumā pārvaldības? Esat runājuši ar kultūras centra vadītāju, kā tur ir, vai nav iespēju citu šo naudu saņemt? Mums kultūras namā ļoti maz pretsību vajag. Skaidrs, jā. Tieši, bet tā tur nebija tā, ka tika runāts, ka no projektiem, Palikums to? Jā, ka no projektu līdzekļiem, ka mēģinās atrast to kādus variantus, kā var... Vai trešo gadu mēģinās? Divus gadus gaidām. Tā, lūdzu kādu... Katru reizi tāda atrunā no kaut kādiem projektiem. Iepriekšējos gados nebija projektu kādu. Bet solījumi bija vienalga. Pagaidiet, viens runā, viens. Tagad partnerība atveras tie projekti. Jāpiedalās nopietni. Neteiksim, ka nebija projekti. Es pareizi atceros, bija īstenots projekts no Lada kultūras namam. Jā. Bet tas bija pavisam cits. Mēs šeit runājam par citu aprīkojumu. Tā. Vēl kādu priekšlikumu? Bet varbūt tiešām, ja tie projekti Krāslavas mēs esam partnerībā, mēs sniedzam iekšā, mums ir kurā brīdī, mums no neparedzētajiem gadījumiem mums paliek nauda. Un tad mēs arī piešķirsim. Es domāju, ka vajadzētu pagaidīt. Apmēram tas pats ir vienmēr bija teikts. Ja jums projektus neizdosiet, mēs piešķirt. Un atkal precīzi tāds pats formulējums. Mēs varam šodien piešķirt 2000, iesniegt projektu. Ja projekts neiziet, tad ir garantēja, ka jau ir nauda piešķirt. Ja projekts iziet, mēs varam to naudu novirzīt. Ja mēs piedalīsimies projektā, mums būs jādod likumi. Jā. Un tad mēs piešķirsim. Jā, bez problēma. Es atbildu no tā kā. Labi. Tātad es saprotu viens ieteikums, kā no dividendiem piešķirt Priežmaļai
2000 eiro naudas, ja? Tātad kultūras nauda. Kāds ir priekšlikums? Mazliet pēdējais priekšlikums Četilava kāds bija? Nebija priekšlikuma. Ka no diviem, ka projektā piedalīsimies, ka tieši līdzfinansējumu. Jā. Tātad tas ir nākošais. Es saprotu, tas pēdējais, jā, tātad tomēr startēt projektā un līdzfinansējumu paredzēt tieši, jo līdzfinansējuma nauda projektiem ir speciāla fonds, jā, kur ir paredzēta nauda. Cik mums ir projektiem paredzēta līdzfinansējums? Bet mēs lūdzējām budžetu no pēc naudas, tur ir saskaņā ar tabulu pielikumi. Jā. To par ceļušu pēc. Jā, summa. Sadalījumu projektu izstrādēja 25,345 eiro. Jā, tā kā es domāju, ka mēs to jautājumu risināsim. Un noteikti es uzskatu, ka ja tiešām ar šiem projektiem neveiksīs, tad visas iespējas Reščenko kungam un citiem deputātiem vēlreiz pacelt šo jautājumu. Tātad pirmais balsojam. Vēl kādi pareizi jautājumi par grozījumiem? Nav? Vēl kas debatēs grib piedalīties? Nav. Tātad priekšlikums ir tāds, ka pēdējais es saprotu no Šetilova, kā piedalīties projektā un paredzēt līdzfinansējumu no paredzētajiem līdzekļiem tieši projektiem. Un balsojam vispirms par šo priekšlikumu, kas par to lūdzu balsojam. Kas par? Lūdzu balsojam par, pret, atturas, pret Reščenko. Un tagad balsojam, un Ginters atturas. Un tagad balsojam par visiem grozījumiem kopā. Kas par to lūdzu balsojam? Par, pret, Reščenko. Ines ieprotokolē balsoja pret, jo nav vienlīdzības principus pie līdzekļu sadalās. Tā. Labi, nākošais jautājums. Par zivju nozveju lūdzu. Un iekļauts arī papildu jautājums, ja? Izskatot juridiskās personas iesniegumu, Pagomas novada doma nolēma slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 16. gadam ar juridisko personu par zivju nozveju Užam ezerā, komercdarbībai ar 50 metru garu zivju tīklu. Un papildu jautājums. Izskatot personas iesniegumu, Pagomas novada doma nolēma slēgt zvejas tiesību nomas līgumu 16. gadam ar personu par zivju nozveju Jezentas ezerā ar 30 metru garu zivju tīklu. Viss jautājumi kādi būtu. Lūdzu, kādi jautājumi? Nav. Debatēs, kāds grib piedalīties? Varam balsot. Kas par šiem lēma projektiem lūdzu balsojam? Par? Pret? Atturas? Nav. Paldies. Paldies. Nākošais jautājums ir par zemes jautājumiem. 3 papildu jautājumi ir iekļauti. Finansu komitejā bija izskatīti 6 jautājumi. Tur nekas nav mainījies. Ir vērts atkārtot? Nav vēl par jaunajiem. Tie jaunie jautājumi ir tātad, pirmais papildu jautājums ir iesniegums no fiziskās personas par viņiem piederošu nekustamā īpašuma sadalīšanu, atdalot zemes vienību un piešķirt jaunu nosaukumu. Otrs papildu jautājums ir tieši tāds pats. Iesniegums no fiziskās personas par viņiem piederošu nekustamā īpašuma sadalīšanu, jauna nosaukuma piešķiršana atdalītajai zemes vienībai un lietošanas mērķu maiņu. Trešais papildu jautājums ir par iesniegums no fiziskās personas par kadastru datu precizēšanu, jo diezgan būtiski nesakrīt platība, kas ir kartē, un platība, kas ir teksta datos, pēc kā mēs aprēķinām nodokļus. Protams, vajadzēs veikt nodokļu pārreikinu. Tas arī viss. Tā. Lūdzu, deputātiem, jautājums. Ir jautājumi. Debatēs, kāds grib piedalīties. Varam pāriet pie balsošanas. Kas par šiem visiem lēmu projektiem lūdzu balsojam par zemēm? Par, pret, atturas nav, lēmums pieņemts.
Nākošais jautājums ir par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. Pirmais. Un tas ir, tur ir 3 jautājumi. Pirmais, 7. Jā, lūdzu, Kuzņecovs. Tā, tika saņemts iesniegums no ieinteresētas personas par ziņu anulēšanu personu. Un veicot iesniegumu izskatīšanu un pārbaudot faktu, tiesiskais pamats deklarēt savu dzīvesvietu personu likuma noteiktajā kārtībā netika konstatēts. Un lemjot anulēt ziņas par deklarētu dzīvesvietu personai, sakarā ar to, ka personai nav tiesiska pamata dzīvošana deklarētā dzīvesvietā. Un šo lēmumu var pārsūdzēt. Tā, lūdzu, ir kādi jautājumi juristam? Nav. Varam pāriet pie balsošanas. Kas par to lūdzu balsojam? Par. Pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākošais arī par deklarētu dzīvesvietu lūdzu. Tātad nākamais lēmums arī saņemts iesniegums no ieinteresētas personas un izskatīt iesniegumu un pārbaudīt faktu. Netika konstatēt tiesiskas pamats deklarēt savu dzīvesvietu personai, likuma noteiktajā kārtībā. Un arī lēmums veids sekojušais, ka anulēt ziņas par deklarētu dzīvesvietu personai, sakarā ar to, ka personai nav tiesiska pamata dzīvošanai deklarētajā dzīvesvietā. Un šo lēmumu var pārsūtīt administratīvajam tiesam. Lūdzu, ir kādi jautājumi? Kurš ir uzstāties? Varam balsot. Kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojam par? Pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums arī par deklarēto dzīvesvietu. Saņemts arī iesniegums no ieinteresētas personai par dzīvesvietas anulēšanu personai, pārbaudot personas un pārbaudot tiesisku pamatu deklarēt savu dzīvesvietu. Likuma noteiktā kārtībā netika konstatēts. Un lēmuma projekts anulēt ziņas par deklarētu dzīvesvietu personām, sakarā ar to, ka personām nav tiesiska pamata dzīvošana deklarētajā dzīvesvietā, un šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvā rajona tiesā. Jautājumi? Nav. Varam pāriet uzreiz pie balsošanas. Kas par to lūdzu balsojam par? Pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais jautājums ir par biedrības latgaliešu iesniegumu. Arī ziņo jurists. Kuzņecovs, lūdzu. Saņemts iesniegums no biedrības ar lūgumu atbalstīt biedrības aktivitātes, kas saistītas ar Latgales kongresa 100. piemiņas vietas izveide un piešķirtības finansējumu. Lēmuma projekts tika izskatīts Lielās komitejas un lēmuma projekts sagatavots sekojušais. Atlikt piešķirtības finansējumu biedrība Latgales kongresa 100. piemiņas vietas izveide un šo lēmumu var pasūtīt. Lūdzu, ir kādi jautājumi? Komitejā skatīts. Iebildumu nav. Varam balsot jau, vai kāds būtu izteikties. Balsojam, kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums ir par sievu Preļu slimnīcas sadarbības piedāvājumu. Jautājums tika skatīts arī iepriekš sociālajā komitejā, bet jautājums tika atlikts līdz tiks pieprasīti izcinājumi no sievu Preļu slimnīcas. Tika saņemti maksas pakalpojumu cenraži, fizikālas terapijas pakalpojumu, un lēmuma projekts tika izskatīts abas komitejas, un uz sevi tika virzīts lēmuma projekts, tātad atteikt sievu Preļu slimnīcas sadarbības piedāvājumu par fizikālas terapijas pakalpojumu, un otrais, šo lēmumu var pārsūtīt. Lūdzu, kādi jautājumi? Kurš grib pieteikt? Jautājums. Ir iesniegts no vecākiem par doto projektu. Cik iesniegumi ir pašvaldībā iesniegts no vecākiem? Nav, nevienu, jā? Kādā veidā mēs pieprasījām, lai vecāki kaut ko iesniedz vai kaut ko kanalizīt? Vecākiem nevar pieprasīt. Jūs prasīt, vai ir iesniegumi? Jā, tātad vecākiem kaut kādā veidā bija piedāvāts lūdzu, vai jūs gribat, vai jūs negribat. Kā tas bija izdarīts?
Denis var atbildēt vispār? Nē, nu nebija nekas pieprasīts. Tas jautājums bija nodots arī skolu un vēl skolas izskata, arī izglītības speciālists arī izskatīja šo jautājumu. Tā. Arī finanšu nodaļu izskatīja, jā. Nu, cik man zināms, arī valstī ir likums. Kāds par bērnu aprūpi veselības? Ir kāds likums? Nē, nu, bērnu aprūpi ir bezmaksas. Jā. Tā, vēl ir kādi jautājumi? Vai mēs būtu pareizi lēmumu pieņēmuši slēgt līgumu tikai ar vienu SVIA bez iepirkumiem? Nē, nu, protams, ja tas iepirkums vai pakalpojums pārsniedz iepirkumu slēgšanu 4000, tad jau obligāti jāveic iepirkums. Jā, skaidrs. Kā mēs izrēķinājām, ka viņš pārsniedz 4000? Bija iesniegumi 20-40 gadi, kuri prasiet pakalpojumu. Tā, lūdzu, vai jūs atbildēt kaut ko? Nu, apmēram tikai uzskaitīta summa, jā, finanšu nodarījumus. Apmēram tas var būt arī pārsniegs. Tas var būt. Varbūt. Jūs saprotat, ko jūs sakat? Varbūt. Bet vienalga jāveic tirgus izpēti. Jāveic. Lūksēdētāji, tā summa pirmkārt ir apšaubāma tādā ziņā, ka viņa ir neprognozējama, jo tur nevar paredzēt, tur var būt līdz 4000 un var būt līdz Tā ir jāsaka, ka nevar paredzēt. Mēs izrēķinām un Nē, varam... es nepabeidzu to galveno gudro domu, ka viņa var būt 4000 un varbūt arī tāda summa, kas mums budžetā ir nepavalkama, jo mēs nevaram prognozēt, cik būs to pieteikumu, un tiem pieteikumiem tomēr ir jābūt pamatotiem, un pašlaik Denis teica, ja būs, vai šeit cilvēkums tā teica, ja būs iesniegumi, es domāju, ja cilvēkam ir problēmas noteikti tos iesniegumus sniegs, ceļuši izglītības iestādēm, kas ir darīt zināt. Labi, skaidrs jautājums. Vēl ir kādi jautājumi? Varam balsot? Kas par to lūdzu balsot? Par? Pret? Atturas? Nav paņauts skaidrs. Jā. Tā, jā? Jekimov, jā, tas ir Jekimov, jā. Bet ir tā runa, mums pus 11. Nu, tad jau vairāk, jā. Nu tātad skatām, turpinām jautājumu. Nav Var ziņot, jā. par dzīvojumās telpas īres līguma izbeigšanu ar izslīgiem un otru ziņot jurists. Tad tika saņemts iesniegums no ieinteresētas personas par nekustamu īpašumu bojošanu Cirušajā dzīvā Aglonas novads. Tātad šis dzīvoklis pieder Aglonas novada pašvaldībai. Kā arī 23. marta Aglonas novada komunāla pakalpojumu nodaļas darbinieki apsekoja dzīvokli. Un apsekošanas laikā tika konstatēts, ka tiešām ir bojots ūdensvads, tātad sasaldēts, ka rezultātā tika aplūdināti dzīvokļi pirmā un otrā stāva, arī aplūdinot arī apakšstāva kaimiņu. Tātad īres līgums ar īrnieku tika noslēgts jau no 2001. gada, un īrnieks uz doto brīdi pilnībā ir noritinājis par īres maksu un pamatpakalpojumu, bet platība nav apdzīvotājiem. Un saskaņā ar likumu par dzīvumu telpu īru 28.3. panta 1. daļas 1. punktu izrētais vairs izbeigt dzīvojumas telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viņas ģimenes locekļiem un citam personam bez citas dzīvojumas telpas ierašanas, ja īrnieks viņas ģimenes locekļi vai citas personas, kuras dzīvo kopā ar viņu, boja vai posta dzīvojumu telpu. Arī dzīvokļu iekārtu, citas būvas un telpas, kas īrniekam nodotas lietošanai saskaņā ar dzīvojumas telpas īres līgumu. Vai arī dzīvojumas mājas koplītošanas telpas, komunikācijas un iekārtos. Tātad, kopā ūdensvads tika sasaldīts, kas arī var raksturot kā bezdarbība, kura rezultātā tika bojāts dzīvokļos. Vai arī šajā rezultātā tika nodarīts arī zaudējums kaimiņiem 508,20 eiro. Un tieši par saskaņā ar dzīvokļu īpašuma likumu par tiem zaudējumiem nodarīšanu citam dzīvokļu īpašniekam ir atbildīgas
īpašnieki, tātad šajā gadījumā arī tas ir Aglonas novada pašvaldība. Tātad jautājums arī tika skatīts Finanšu komitejā, un no Finanšu komitejas tika virzīts sekojošs lēmuma projekts. Tātad ar 1. augustu 2016. gada izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, noslēgto ar īrnieku un izlikt viņu no īrētās dzīvojamās telpas. Noteikt, ka īrniekam dzīvojamās telpas jāatbrīvo līdz 31. jūlijam. Ja dzīvojamās telpas netiek labprātīgi atbrīvotas, izlikšana veikt tiesas ceļā. Tātad otrais punkts - novērst papludināšanas sekas un veikt remontu kaimienei piederošu dzīvokli. Un trešais - pēc zaudējuma precizēšana vērsties tiesa pret īrnieku ar prasības pieteikumu par zaudējumu nodarīšanu par dzīvojumu telpu būšanu gan kas pieder pašvaldībai, gan kaimienei. Lūdzu, deputāti jautājumu. Nav jautājumu. Juridiski viss ir Debates. debatas, lūdzu. Mans viedoklis, neuzklausot otras puses viedokli, nesaņemot paskaidrojumu, kāda lēmuma pieņem. Persona tika aicināta šodien uz sēdi, viņa piedalīties, bet tam nav. Es varu, protams, vēl apskatīties, es tur stāvēju durvīm, bet zvanīts, informēta viņa bija. Nu, diemžēl nav. Un likums to paredz. Bet arī šajā gadījumā arī izdot tirnieku var bez iepriekšējās brīdināšanas. Kāds ir likums? Šis jautājums, manuprāt, ilgstošs, kā zina deputāts Reščenko, jā? Tad ko mēs varam? Tas arī nav pirmais gadījums, vai arī iepriekš 2014. gada līdzīgs gadījums bija, bet ne ar tik lielam sekam, bet... Lūdzu, dzīvoklis netiek regulāri kurināts un viņa vērtība. Nedzīvojam. Jau gadiem Viņš netiek regulāri kurināts un visu laiku tā vērtība dzīvokļa tiek samazināta. Arī kaimiņiem, teiksim, dzīvokļa apkurināt, būtu labāk. Tā, ir vēl kādi jautājumi, debatēs, varam balsot, kas par šo lēmumu projektu, lūdzu balsojam par, pret, atturas, pret. Es iepratu to pašu, ko es teicu, ka neuzklausot otru vienpusējo pusi, to šo lēmumu es uzskatu par bezatbildīgu rīcību. Tā, labi, nākošais jautājums, jurists tikko skaidroja, ka likumā ir atrunāts. Nerunāsim. Tas ir jūsu viedoklis, tā. Tieši tas ir tāds Viss, labi. Nākošais jautājums ir par nedzīvojamo telpu nomu izglītības un inovāciju centra vode. Zino, lūdzu. Domā ir saņemts izglītības un inovāciju centras vode pārstāvja iesniegums, kurā viņš lūdz iznomāt telpu Daugavpils ielā 6B apjomā Aglonas novada, kas ir sporta centrā. Un izskatot iesniegumu tika konstatēts, kā telpa ir brīva, saskaņots ar sporta centra direktora plānu projekts un Finanšu komiteja tātad virza izskatīšanai uz sēdi sekojošu plānu projektu. Pirmais punkts no 2016. gada 1. jūlijā noslēgt nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 6B Aglonas pagasta Aglonas novadā. Galvenais sporta centra mācību klase pēc telpu inventarizācijas plānu projekta 40 kvadrātmetras, nomaslīguma ar izglītības un inovāciju centra lodi uz 5 gadiem ar mērķi viedības mērķu sasniegšanu, kas ir interešu, neformālās un profesionālās izglītības programmu īstenošana, mūža izglītības pieejamība sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām, konkurētspējas palielināšana un nodarbinātības veicināšana. Labi, pielikumā ir līguma projekts. Otrais punkts ir attiecas uz Aglonas maksu, un tā ir noteikta saskaņā ar Aglonas novada dienas noteikumiem par Aglonas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu apstiprināt 2010. gadā. Un otrais punkts ir noteikti nomas maksu €14 par 1 kvadrātmetru mēnesi puspēļu, kā arī maksu par komunālajiem pakalpojumiem
saskaņā ar iznomātā piestādītajiem rēķiniem. Tā, lūdzu, kādi jautājumi deputātiem? Nav? Debatēs, kur grib piedalīties? Nav? Varam balsot? Kas par šo lēmumu projektu? Lūdzu, balsojam par. Pret, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par atļauju saņemt valsts amatpersonas amatu. Lūdzu, ziņo jurista Klimžāni. Novadomē ir saņemts iesniegums no administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieka sekretāra un lauksaimniecības zemes darījuma izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka Denisa Kuzņicova kā amatpersonas iesniegums ar lūgumu atļaut savienot pašvaldības amatpersonas amatu ar valdes locekļu amatu biedrībā Izglītības un inovācijas centrs Vode. Izskatot iesniegumu, tika konstatēts, ka amatu savienošana saskaņā ar likumu par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā ir pieļaujama, saņemot darba devēja saskaņojumu amatu savienošanai. Tā kā komisijas apstiprina ar nodedomas lēmumu, tātad attiecīgi arī nepieciešams nodedomas lēmums, kā administratīvais akts par atļauju savienot šos te divus amatus. Un lēmuma projekts izstrādāts tātad pamatojoties uz likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otro pantu, 7. panta, 5. daļas 2. punktu, 7. panta, 6. daļas 3. punktu un administratīvā procesa likuma 67. pantu. Pirmais punkts atļaut Aglonas nodedomas juristam Denisam Kuzņicovam savienot Aglonas nodedomas administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieka sekretāra un lauksaimniecības zemes darījuma izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatpersonas amatu ar valdes locekļu amatu biedrībā Izglītības un inovāciju centrs Vode. Lēmums stājas spēkā ar protokolu parakstīšanu gadījumiem. Tā. Tā, ir jautājumi. Debatēs nav? Varam balsot? Kas par šo lēmumu projektu? Lūdzu balsojam par. Pret, atturas nav, lēmums pieņemts. 15. jautājumu lūgtu vadīt priekšsēdētāja vietnieku. Tā 15. jautājums par likvidēju atļaujumu piešķiršanu nodedomas priekšsēdētāja dalībnieks projektā. Ziņo Kuzņicovs, lūdzu. Izskatot iesniegumu, par likvidēju atļaujumu piešķiršanu, lēmuma projekts sekojuši. Piešķirt Aglonas nodedomas priekšsēdētājiem projekta apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu 20 kalendāras dienas, neizskaitot svētdienas no 2016. gada 11. jūlijā un no 2016. gada 1. augusta pārvilkt atvaļinājumu 20 darba dienas. Paldies. Kādi ir jautājumi? Kas ir piedalīties debatēs? Varam balsot? Kas par doto lēmumu projektu? Par? Vienbalsīgi? Paldies. Tā, sēdes jautājumi visi ir izsmelti. Jā, tātad paldies par darbu, deputāti. Konstruktīvu darbu, ļoti patīkami. Varēja strādāt šodien, jo visi lēmumu projekti tika sagatavoti saulēcīgi. Tā, deputātus un pārvaldniekus nedaudz uzkavēties informācijai.